koks man patika, un tā es arī strādāju, kamēr līdz tam brīdim, kamēr notika lidojums tāds ļoti īss. Es noliku puspēdu tur garam sienai. Man pietika 10 centimetri, lai es nokristu. Objektam ir jāiet, un tur tādas liekas kustības, likās tenī brīdī, ka tas, teiksim, ir, kas nav vajadzīgs, jāsaka. Pats jau vainīgs. Es jau nevienu nevainoju, protams. Jāsaka, cik tu pats uzmanies, tik tā arī ir. Nu, nevajag līst tur, kur pats jūt, ka tu nevari to izdarīt. Jāsaka. Gribās jau tiem jauniem puikiem turēt līdzi, un, varbūt arī to, varbūt vajadzētu padomāt, teiksim. Es Vācijā strādāju, tikko mēs uzcēlām 2 stāvus, tad uzreiz bija firma klāt, kas uztaisīja stāvēšas apkārt mājai. Anglis man stāvēja klāt, apakšā turēja treps, teiksim. Nevajag turēt, viņš tāpat turēja tās treps, viņam ir iedzīts, ka viņam ir darba drošība ļoti augstā līmenī, teiksim. Mums pašiem jādomā, tur vairāk par to, teiksim, domā. Katru dienu kaut kādas pozitīvas emocijas, jo tad tev sākumā jau bija, ka viena kāja sāk kustēties, tad otrai kāja pirksts sāk kustēties, katru dienu kaut kāds prieks, tad tik daudz malkas ir saskaldījis, un ārpusē ir kaudzes, kas vēl jāsaskald. Tad es domāju, tad mugura būs pietiekami stingri, lai es varētu vēl cits darbs darīt. Viss notiek, un viss iet uz augšu, jāsaka. Jo man jāsāk staigāt, ja man meita brauc jūlijā kaut kad no Vācijas, man ir viņas priekšā jāstaigā jau bez kruķa. Kā būs, tā būs.